Bizness sākās tad, kad tu naktīs guli un tev nāk nauda. Warrens Buffets. Kas ir Warrens Buffets? Tas ir pasaulē slavenākais un bagātākais investors. Tagad sadalīsimies interesantos, kā var pateikt, tuņās ātri izdomāšu, kā pateikt. Šis būs tāds filozofisks vairāk. Skarbs, bet patiesas stāstījums. Ir 100% cilvēki, kur tagad skatās uz manīm, ja kur skatīsies vēlāk, nav svarīgi, kad jūs skatīsieties, un jūs sadalīsieties. Pēc domas. Doma ir tāda, kā viss sākās. Ir doma, pēc tam ir darbība, un pēc tam ir rezultāts. Šādi varbūt tagad dzird un domā, ka tas, te kaut kas ir, it kā jau pareizi sāki, 10%. 10% dzird tikai šos vārdus. Pārējie var sākt ņirkt, viņi jau nirdz. Tu jau te vari runāt, Protams, nauda nāk, kad tu guli. Kāpēc tu smejies par to? Tāpēc, ka tev ir iedzīts galvā no skolas laikiem, no vecākiem. Strādā daudz, jo vairāk strādās, jo vairāk būs naudas. Kāds rezultāts? Tu vari tur strādāt, cik tu gribi, tev naudas kā nebūs, tā nebūs. Tev nekad nepietiks naudas strādājot, tas nav iespējams. Vienkārši tas nav iespējams. Tagad runāsim ar tiem 10%, kuri dzird. Ir doma, ir rīcība, darbība un ir rezultāts. Kā domā 90% pārējie? Rezultāts, doma, rīcība. Pilnīgi pretēji. Pilnīgi absolūti pretēji. Kāpēc? Tāpēc ļoti vienkārši. Tā ir nabaga domāšana. Paņemsim mūsu piedāvāto sevi labi, vienu no produktiem Pulse. Pulse market, Pulse ekosistēma, tam prediction market. Bagāts cilvēks un domājoši tie 10%, kas man tagad dzird. Viņi aizdomājas pavisam savādāk. Viņi skatās, te kaut kas ir. Tagad tokens maksā 0,006, tas ir zem centa. Pagad, tas ir interesanti. Jauns novirziens, prediction markets. Naudu ieguldījis Trumps, naudu ieguldījis Masks, naudu ieguldījis Butīrins, Amerikas lielās korporācijas. Pagad, te bišķiņ jāpapēta. Ienāk 7lab. Atais Pulse, jeb atrod informāciju citur pulsē, viņi meklē. 10% meklē. Un redz, tātad tokenam pēc 2-3 gadiem sola vismaz $1 pie miljārds kapitalizācijas. Kad būs miljārds kapitalizācija, būs $1 pa vienu tokenu, kurš tagad maksā 0,006. Zem centa. Tie cilvēki, kuri saredz iespēju, viņi vienkārši sameklē naudu un vismaz pa 1000, pa 2000, kā kurš var, 5000, pa 10 000 vienkārši nopērk to tokenu. Nopērk, izpēta, ka var ielikt pēc tam stakingā, ieliek stakingā, vēl viņu pavairo. Viņi ir uztaisījuši savu ieguldījumu, kur pēc 2-3 gadiem būs ļoti, ļoti liela nauda. Vienkārši parēķiniet, paņem kalkulātoru un parēķini. Pa, teiksim, 5000 USDT vai dolāru vai eiro, nav svarīgi, kādu naudas vienību tu piemēro. Pa 5000, cik tev sanāk tokeni? Pa 0,006 centiem. Un tie 0,006 centi, tas tokenu skaits pārvērtīsies dolāru skaitā. Jūs saprotat, kas tā ir pa naudu? Tā saucās investīcija. Tā domā 10% tikai cilvēku, kuri no sākuma ir doma, rīcība, rezultāts. 90% domā kardināli otrādi. Jūs jau tur, jums tur naudas ir un tad, kad es būšu bagāts, tad, kad būs rezultāts man, tad es padomāšu un varbūt arī ieguldīšos, pilnīgi kardināli pretēji. Bagāts cilvēks domā, viņš saredz iespēju, tā viņam ir doma, tad ir rīcība, viņš nopērk, izdara, ieguldās un sagaida savu rezultātu. Un tā vairojās bagātība. Tā tas
notiek. Un otrādāk tas nav iespējams notikt, jo ar vienu to pašu darbību, tu darīsi visu laiku vienu to pašu darbību. Tu raksi grāvi metru dziļumā uz ziemeļiem, un grāvis būs metru dziļumā uz ziemeļiem. Viņš nebūs ne uz dienvidiem, ne uz austrumiem, jo nav iespējams rezultāts ar vienu to pašu darbību. Ar vienu to pašu darbību tu iegūsi vienu to pašu rezultātu. 5. klasē fizikā to mācīja. Bagāti cilvēki, viņi dara pavisam kardināli pretēji. Ir mūsdienās visdārgākā ir informācija. Jums ir pieejama informācija. Kad ir tāds pulses tokens, kad viņš maksās $1, pašlaik viņš maksā 0,006, kamēr vēl iet sidraundi. Kabinetā viņas var nopirkt. Tā ir informācija. Un to mēs jums dodam pa brīvu. Kaut gan viņa maksā nenormālu naudu. A tie, kas tā kā tāds iepriekšējais komentātors, man te gudrs bija trāpījies, ja, kurš nevar uzmanību ilgāk pa 20 sekundēm noturēt, ja. Pārējie domā visam kardināli savādāk. Tad, kad es būšu bagāts, tad es padomāšu, varbūt tās investēšu. Visu to jau bagāts tu nebūsi nekad. Tev nekad nepietiks naudas investīcijai. Ja tu tagad paņemsi kaut vai $50, kuri ir jebkuram cilvēkam, jebkuram, nav dienas laikā viņas var nopelnīt. Ja tu gribi to darīt. Saprotiet, kur ir tā atšķirība? Tu sāc ar kaut vai $50. Aizkāpini viņas sarežģīto procentu, to visu mēs mācam. Maģijas sarežģītāja procentā. Aizkāpini viņas nodubulto, izņem ārā savus $50 un sāc jau ne ar savu naudu. Savu naudu ieliec nākošā projektā. Pēc tam nākošā tieši tas pats ar sarežģīto procentu. Tiec augšā, paņem atkal ārā savu naudu un liec nākošajā. Un tā tu ar vieniem $50 2-3 gadu laikā uztaisīs sev nenormālu impēriju. Un tādu, kur nevar sabrucināt. Tieši tāpēc es seviem labi ar 7 projektiem. Ja ar vienu kaut kas notiek, viņš tiek nomainīts. 6 tev nes naudu. Ar 3 notiek, 3 tev nes naudu, 3 tiek nomainīti. Tu visu laiku esi plusos. Tu visu laiku ģeometriskā progresijā ej uz augšu. No nieka $50. Ar 90% cilvēku viņi to neizmantos. Viņi labāk izmuldēs kaut ko un kaut ko gaidīs nereāli. Tad, kad man būs rezultāts, tad es padomāšu un varbūt tās ieguldīšos. Nekad dzīvē tas nebūs. Ja tu nedarīsi to tagad un tūlīt. Un tagad paskatīsimies ļoti tā tīri tehnisko pusi. Jā, iznāks garš video, bet ko darīt. Kā Buffets teica. Biznesa ir tad, kad tu naktīs guli un tev nāk nauda. Izklausās no malas, tāpēc, ka jums skolā ir samācīts. Visu laiku vecāki teica, strādā, nestrādās, naudas nebūs. Jo lielāk lāps, jo vairāk vari parakt, jā, un vairāk it kā nopelnīs. Ar naktīs tu guli un tev nāk nauda. Kā tas viss? Mēs rītā 3 nākiet uz mani tiešraidi, jā, es tieši par to runāšu daudz dziļāk un atbildēt varu uz jautājumiem, ja jums tāda radīsies un tā tālāk. Kā tas darās īstenībā? Tas darās pavisam vienkārši. Paņem $50, ienāc ieliec uz sarežģīto procentu. Un notiek brīnums. Tu naktīs guli un tev sāk nākt nauda. Sāc domāt tādā virzienā. Nevis, ka tas ir neiespējami, bet vienkārši to var izdarīt ar ļoti mazu summu. Jā, tev nāks maz naudas. Bet sarežģītais procents, tā ir maģija. Pēc 6, 7, augstākais 8 mēnešiem tu būsi vienkārši pārsteigts, kā strādā sarežģītais procents. Kādā ģeometriskā progresijā tev pavairojās vien vairāk un vairāk un vairāk, un pēc tam tā vairs nav tava nauda. Tu jau sev esi izņēmis. Tā strādā sarežģītais procents. Tad tu iedomājies, teiksim, pusotru gadu es neņem ārā, jeb līdz kaut kādai konkrētai summai, aizies 5000, ka man no 50, no 50 ir mazā, teiksim, no 500, kur arī jebkurš var atrast. Gada laikā aiziet līdz kaut kādiem 5-7 tūkstošiem, un tad jau tu vari darīt savādākas darbības. 50 sāc ņemt ārā, vienkārši iedomā pats sev noliec savu disciplīnu. Ja? Es ņemšu, teiksim, sākšu ņemt ārā, ka man dienā nāks 100. Kas ir 100 dienā? Uz sarežģīto procentu nav nekas. Un tu guli un naktīs tev nāk nauda. No nieka 50, 100, $500. Pa ko tur tagad smieties? Ja tu tagad dzirdi, vismaz 10% točni mani dzirdi pareizi. Ar 90% šis nav jums. Ejiet uz darbu un jums viss būs kārtībā. Naudas jums nebūs nekad. Tā kā
šo piepildīt, nevis par to ņirgāties. Tas ir 2 stundu jautājums. Pavisam maziņām naudiņām, ar $50. Jūs varat ielikt uz Reninvestu $50 un jums jau naktī sāks nākt nauda, kamēr jūs guliet. Dabā tas izskatās ļoti vienkārši. Pieņemsim uz dolo, jā. Ienāc pulsē ar tiem pašiem $50. Tev atverās pirmā līnija partnerprogrammai. Visu sakārto saliec sevien labā iekšā, pēc tam RVI, tev atverās vispār pirmā līnija no $28. Tas ir kopā $78. Nu, teiksim, eiro, ja, kamēr ievedīs iekšā, tur arī vesela sistēma, kā to visu var izdarīt daudz vienkāršāk. Un, tas ne šoreiz. $78 tu esi ieguldījies 2 projektos. Tev atverās partneru programma pirmā līnija. Reklāmas budžets, ko kompānija izdala, vienkārši reklāmē. Nevis Googlē, nevis Facebookā, nevis līmē uz mājas sienā, bet vienkārši sadalīt starp cilvēkiem. Lai cilvēkiem būtu interesanti, ja, reklamēt šo projektu. Ja tagad tu esi nopircis par $50, pieņemsim, ja, attaisīs pirmo līniju pulsē, un cilvēks, tu padalījies ar sevi labu saiti, visu salīdz vienu saiti, padalījies ar cilvēku, ja, zinot, ka man kaimiņos diezgan turīgs dzīvo, nu, parunāšos ar viņu varbūt, ja, viņš gribēs. Tas ir siltie kontakti. Šeit tas pat nav jādara. Vienkārši saiti jāietransportē, jāatrod trafiks, ja. Kur ielikt saiti, cilvēks pats uzspiedīs, tā kā tu to dari, ja. Uzspied uz saites, pēc tam uz 3 punktiņiem augšā, pēc tam atved pārlūk programmā un ienāks. Noskatīsies visus video, viņam tas ieinteresēs, viņš saskatīs, viņš būs starp tiem 10% pasaules iedzīvotāji. Šis ir starptautisks projekts, neaizmirstiet. Te ar Latviju nav nekāda sakars, Latvijai pat nav vēl normāli multivalodas iekšā, tāpēc, ka mēs esam tikai 2 miljoni. Cik iedzīvotājus pasaulē, šis jauns projekts, pa viņu vēl neviens daudz nezina. Jums ir unikāla iespēja. Vienkārši jūs ienācāt pa 50 un turpināšu to domu. Padalījāties. Kaut kur aizsūtījāt vienalga. Afrikāņu tur mīlestības saitā ielikāt, ja, kaut kādā veidā, ja, šo saiti ielūgumu uz sevi labu. Tur kaut kāds melnais, nedrīkst tā teikt, šokolādveidīgais attaisīs. Angliski izlasīs, viņš saprot angļu valodu. Priekš manim tā ir baigi labā iespēja. Un iemetīs 10 pakas iekšā. Pa 10 pakām nopirks tokenus. Jūs ienācāt pa 50. Kas notiek tajā brīdī? Pieņemot, kad Āfrikā, tev ir 3 naktī, Āfrikā ir, teiksim, 8 no rīta, viņš ieliek 8 no rīta 10 000, virs taviem 50. Un kas notiek? Tev 3 naktī atlido 10%. 1000 tev ienāk, kamēr tu guli. Un tagad vairs vispār tev neliekās tā hipotēze šausmīgi, vai ne? Tu reāli guli, tu ienāc ar $50 šajā lielajā, nenormāli lielajā starptautiskajā biznesā, tikai ja nieka 50. Un tu naktī gulēji, tev naktī ienāca 1000. Kā tagad liekas? Ka naktī guļ un nāk nauda. Viņš savādāk liekas, vai ne? Un tieši šādi gan es pelnu, gan visi pelnu. Tie, kas grib mācīties, kā to darīt, un grib pastrādāt mazliet. Darbs te ir vienalga, kur Āfrikā, Vietnamā, vienalga, kur ir telefons, kur ir internets. Nu, stipri aizrunājamies. Ja kāds ir noklausījies līdz galam, tad jūs tiešām esat šajos 10% un vienkārši negaidiet. Mūsdienās ir 2 galvenās lietas, kas ir daudz nopietnākas par naudu. Tā ir informācija un informācijas izmantošanas ātrums. Jo, ja tu ilgi skatīsies un neko nedarīsi, pēc tam nolemsi darīt, un tici man tā jau ir bijis. Skatījos, domāju, nu labi, paņemšu. Iegāju projektā, padalījos ar saviem cilvēkiem, praktiski visi teica, piedod, es jau sen te esmu. Pļurkt. Un kas notika? Tu ļoti ilgi, es ilgi, ļoti skatījos uz informāciju un viņu nepielietoju. Un rezultātā es pazaudēju ļoti lielas un labas naudas. Nu, kaut kā tā, ļoti garš video sanāca. Visus apsveic, kuri noskatījās līdz šim brīdim, ja vispār kāds ir
starp mums, starp tiem 10% pasaules iedzīvotāju, kuriem ir savādāk domāšana. Domā, rīkojies, rezultāts. Nevis, kad man būs rezultāts, tad es padomāšu, varbūt rīkošos. Nu, kaut kā tā. Visiem veiksmīgu vakaru, labu rītu, vienalga, labu dienu, kad jūs skatāties. Vai ilgi lādēsies.